Hello everybody! Karoči, ar šito mēs stāstu pabeidzām, viņš pārdošanā, ķeriet, rakstat, piedāvājiet, viss ir. Malagūti ir 12, ķeramies ņem klāt, tagad mēs... Ņemam plasmas nost un krāsojam rāmi. Slīpējam, krāsojam rāmi, visu to būs setups, karoči, jo Figenijas dabūjām jaunas instrumentus arī. Tā hujena visu var dabūt, visu Figena. Un mums ir ieradies šitāds aparāts. Rīga 5. Tam mēs tagad neķersimies klāt, bet arī ķersimies. Mēs viņu gribam restaurēt. Pilnā restaurācija. Jā. Cerams ar original partiem jāatradīsim. Tikai te ir tas, ka te ir galīga dirsa. Viņš vispār nesteigā, te ir labi nenoņēmā vēl galvu, bet tādu čeka tur visi dirsā. Es domāju, ka kloķim varētu būt vēl dzīva. Nu, nezinu, bet jāskatās, jā, tad mēs pabeidzam stāstu malagu. Tagad ķersimies klāt, cik maizemes līdz viņu pabeigsim. Tad mēs pie Rīga 5 ķersimies klāt. Nu, šitas būs aparāts, šitas būs reāli drapaks. Nu, šitas būs reāli kaut kur. Īso ručku. Jā, motofors. Nā, būs jāpiel. Šitas būs kaut kad vasarā, tā, kad grib vienkārši chill pavizināties. Nu, šitas būs bik ilgāks projekts, jo viņi jau detaļas nevarēs viegli atrast, bet... Jā, tagad mēs te malagam slīpējam šito te. Bišķīt ir jau te noslīpēta, bet vajag vēl ar smalkākiem nedaudz. Un... Nu jā, kaut kā tā. Ķeramies klāt. Nu, karoči, malagu bija tāds piseks te. Te tās skrūs bija kāda. Bija piemetināts viņas. Viņas nav piemetināts, bet norūsēs visā, nu, ķipa galva, kur viņas skrūvē vaļā. Nu jā. Nu, es nezinu, pa kas tur viņām baigi, te Rudolfs ņēmās. Bet, nu jā, dabujām viņas vaļā šito ņems nost, nezinu, vai slīpēt viņas vai nē. To jau pēc tam izdomāsim, bet tagad šito es jau esmu pa pusē pabeidzis. Kas tur paga? Bīka lampu uzspiedināšu, lai kaut ko redzat. Nu, Bīki, nu, te vēl palika ar 320-nieku, 600-nieku, un tad jau bija smalkāks vēl. Nu, te būs solīdi, būs normāli. Bet tagad, jā, reku kā viņš te. Pārsvarā, tā viņš tur skrūvē vaļā. Bet, nu, jā, tad jānoslīpē šitā. Nu, šitā drīz jau būs pabeigta, tad būs jāķeras pie šitās priekšējās. Nu, tur mēs aizbrauksim nopirkt vēl tos nošpapīru, jo te jau vispār, kur te ir tik šita tu palicis, un tad jau jau nepietiks. Bet, nu jā, kustamies uz priekšu lēnām. Nu tā, zdarov visiem. Nezinu pat, kur es paliku, bet, koroči, ir 29. decembris. Tātad bijām ar Rudolfu mēs Rīgā, nopirkām mēs. Tagad šitas ir manam, Tugenam, otram garā skrūve. Viņai sapfrēmam. Viņai bija pa garu, tāpēc es viņu nopirku zāģīti. Viņai bija piegriezt vajadzēs. Nu, ja sanāks, ja nē, tad aiziešu pēc šoma, viņš nofleksēs visu čil. Nu, kroči, Rudolfs savam malagam nopirka špakteli, jo viņam šitiem te ir biki, vot te tā ieplīsis. Nezinu, cik te labi var redzēt, bet tur cipā... Nu, vienkārši ņēma, tur visi ir nošpaktelēts, šitās sūds ir tā kā custom made, viņš ir špaktelēts, un reku te var redzēt, te ir tāds super līmīgi pašlaik pielīmēts. Nu, tāds pagaidu variants, lai viņš turās, lai mēs nepazaudējam. Nopirka viņš špakteli tam, nopirka grunti un smilšpapīru. Smilšot man vēl vajadzēs nāk šito plasmasu. Un, nu, kas te šito, es domāju, neslīpēt. Kuj, nu jā, neslīpēt. Šito vajadzēs noslīpēt. Un te tos spārnus baltos, otrs ir, reku tur, viņš tikai otrādāk. Šitās te divas es noslīpēju, es nāk šito te lielo un to tur mazo, kas ir tā kā beņķim, šitiem te. Tātad rīt vai parīt, īsti neatceros, būs maiņa pret šito SR50 Tugenu uz vēl vienu malagūti ir 12. Šitam visi čotka, te ir salbojami, mēs ņem ūdenspumpi, tur viss iet labi, tur bija, ka viņš bija tā kā tādā big dirsā. Salbojām, iet viņš labi, nepārkarst tagad visi čotka. Nu, te tāds pagaidu variants uzlikt kā spuldzi, jo, nu, fuj lampa, jo, cipā, viņa nav tik laba. Rīgai motors izkāpa. Nu, bet tas tā, to nezinu, kad mēs ķersimies. Tagad diezgan stulbi, mēs praktiski 3 mopēdiem ķeramies klāt vienā laikā. Baigais bardaks ir, bet, nu, tātad, jā, šito mēs nopirku safrēmu, un šitam te.
Viņai tur būs biki jāpiegriež tā skrūve, kas man ir, lai te var ielīst. Nu tad jau nekas daudz nepalika, vienkārši plasmasas uzbāzt. Kur šito te motoru ielikt, un tad vienkārši tur jau viss ies, būs stīgā. Nu, karši diezko ātri tuvojamies 26. gada tam RST atvēršanas mītam, vai kā tur to sauc, nezinu. Nu, karši jā, tagad snāk būs jānogriež šitās, nezinu, vai es viņu tagad griezīšu, bet karši šitā jānogriež. Un nopirkām arī muciņu 3/4, lai sajūgus var taisīt vaļā. Nu, es nezinu, tagad ķeršos pie slīpēšanas vai šito, nezinu vispār vai visu filmēšu vai nē, bet karši tad jau redzēs. Karši sākšu griezt sāfrēmam reku skrūvi. Kaut kā jānoliek kamerā, lai jūs redzat. Es filmēšu, tomēr, lai viss process ir uzfilmēts puhoļu. Nu, tā, nu, korači, es esmu kaut kur gandrīz pie puses. Es negribu filmēt visu, jo visu, lai dabūtu man uz ārā no tā GoPro baigi aizņems daudz vietu, korači vienkārši nākamais izģigs būs, tā kā būs nogriezts. Nu, korači viss. Nu tā, safrēmām skrūvu nogriezu, visu čotka. Kur šitais pārpalikušais, varbūt kaut kur vēl varēs izmantot, nezinu, tad jau redzēs. Bet jā, šitas ir tagad nogriezts, tagad es sāku slīpēt plasmasas malagam. Jā, dabējām jauns pulzīti. Rainers nopirka. O, kādas pulzīte? Maksāja vesels 100 centus. Nahu, jā, labāk nekā šitā. Šitā vispār sūds ir. Bet, nu jā, tagad sāku slīpēt. Būs afigena. Nu, kuroči jāsāk slīpēt malagam plasmasas. Es te jau reku tikko tieši iesāku, domāju, pagaļ uzfilmēju, un tagad, jā, vienkārši vajag tagad noslīpēt tās plasmasas. Te ir vienkārši, kā saka, dirsā, te vajadzēs reku špaktelēt, reku šeit, te ir vienkārši dirsā. Tur vajadzēs špaktelēt, špaktelēt vajadzēs šeit, špaktelēt vajadzēs vēl. Kaut kur vēl bija, es tagad negribu skatīties, man slikti paliek no tā visa, bet jāsnāk. Šitam vajadzēs špaktelēt un tur vajadzēs špaktelēt, un mēs nemākam špaktelēt, tāpēc mums špaktelēt būs grūti. Bet pieradīsim, reku, tikko pamanīju, ka vēl šeit arī nē. Jā, tur arī vajadzēs, tur ir super līmreiz līmēts. Kaut kāds, nē, tas viņu kur līmē, nu labi. Nu, kroči, jā, vajadzēs te špaktelēt normāli tā. Nezinu, te ir galīgā dirsā, te vienkārši, nu, pasties, nu. Te ir, es pat nezinu, vai, nē, nu gan jau pietiks, tas smilšu papīrs, bet brīn es šaubos. Es reāli šaubos. Nu labi, tad jau redzēs, bet, nu, te ir vienkārši žopa. Labi, bija uzfilmēšu kā tas slīpē, vienkārši no kameru. Vai kaut ko redzat, vienkārši sāku slīpēt. Tā, huizinu, kur es paliku, bet, koroči, es Rudolfam piemetināju, sametināju te plasmasu visu. Ja te ir, kur ziptajiem bija turējusies diviem, bet viņi te normāli stāv, tur tikai piešpaktelēt paliks. Turās normāli. Sanāk, te vajag vēl sanāk noslīpēt ar, es arī vat šito neatceros. Man šeit, ka palika 240, 320, 600 un 1000. Nu, tas te viss ir. Tur arī nav nekas tik grūts. Un Rainers iemainīja savu tugenu pret malagu vēl vienu. Tā, mums jau ir 2 malagi. Nu šitam, kā dzirdēju, pats nemēģināju viņam kompresiju dirsā. Nu reku, Rudolfa malags.
to vajadzēšu paktulēt, viņa jau teica, neatceros. Bet, karoči, jā, te biki šodien tā vispār atnāca piekārtot, bet jā, varbūt biki vēl pieslīpēšu, lai iet šotka, un tad jau, varbūt arī vidīgs beigsies, es nezinu, nav ko tālāk filmēt, tad tur jau būs tālāk pa visām detaļām un visu to, tāpēc, jā.